Īstajā laikā un vietā. Tā var dēvēt pirms pāris gadiem notikušo izglītības iestāžu reformu Madonas novada Ošupes pagastā. Reorganizācijas ietvaros pagastā tika apvienotas divas Ošupes un Degumnieku skolas. Tolaik pagasta vadības pieņemtais lēmums tika vērtēts neviennozīmīgi, taču tagad visi atzīst lēmuma pareizību un liederību, jo nu bijusī skolas ēka ieguvusi jaunu veidolu, jaunas funkcijas un iemītniekus. Tajā izvietota sociālās aprūpes iestāde cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rupsala. Sākotnējās ieceres šīs ēkas izmantošanā bija dažādas saistībā ar Lubāna Mitrāja kompleksa informācijas centru, tā kā turistu mītni veidot, tāda rakstura, cita rakstura vēl līdzīgu iestādi pēc skolas iziešanas no šīs ēkas pašvaldība pagasts tajā laikā nodrošināja skolas sargāšanu, visu laiku šeit mitinājās cilvēku, skola tika pieskatīta. Un tad nāca priekšlikums no SAC Lubāna direktora Jāņa Kļaviņa par to, vai nebūtu iespējams ēku iznomāt sociālā centra izveides vajadzībām. Ieguvēji ir arī pagasta iedzīvotāji, kas aprūpes centrā ieguvuši jaunas 19 darba vietas. Savulaik, kad Rupsalā darbojās skola, darba vietas bijušas vien 6 vietējiem ļaudīm. Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī starp pašvaldību un labklājības ministriju. Veidojot aprūpes centru, pagasts par saviem līdzekļiem veica jumta remontu, savukārt paplašinoties vietu skaitam, jaunu mājvietu te ir raduši arī apkārtnes cilvēki. Ieguvēji ir pilnīgi visi šobrīd, gan mūsu pagasts kā tāds, pagasta koptēls, jo viņš ir ieguvis ļoti sakoptu, apsaimniekotu vidi šeit. Ieguvēji ir šī centra iemītnieki. Vieta ir, manā skatījumā, ideāli piemērota šāda rakstura iestādē, jo tai pašā laikā iet garām 2 ceļi, viņai ļoti viegli piebraucama. Nosacīti tuvu ir Lubānas pilsētas medicīnas dienesti, kas ir tai pašā laikā ir ļoti nomaļus, šeit ir klusums, miers, ir ļoti liela teritorija, ir neliels meža stūrītis. Tie pamata uzdevumi, kas mums ir par to, lai mēs nodrošinātu klientus ar siltumu, lai mēs nodrošinātu klientus ar siltu un garšīgu ēdienu, lai viņi vienmēr justos drošībā, lai viņiem visu laiku būtu medicīniskā aprūpe, apgāde. Tas pamatprasības mēs domājam, ka kolektīvi esam tā godam veikuši. Ja savulaik pagasta veiktā skolu reorganizācija ir paveikta, gūstot arī reālus ieguvumus, tad vēl nevar izdarīt secinājumus, kā veidosies sociālās aprūpes iestāžu reorganizācija. No šā gada Rupsala ir sociālās aprūpes centra Latgale pakļautībā. To vai mums ies labāk vai sliktāk. Protams, ka mēs visi ceram uz to labāko. To jau rādīs nākotne, jo patreiz kaut ko spriest, kad esam nostrādājuši nepilnas 10 darba dienas, ir stipri pāragri. Protams, ka viens no tās reformas mērķiem, kas ir samazināt administratīvās izmaksas, tas ir skaidrs, ka, teiksim, ka šeit viņas būs mazākas. Tāpat arī klientiem tās iespējas kaut vai rehabilitācijas jomā arī būs iespējas. Pagaidām gan aprūpes centrā Rupsala dzīve, neraugoties uz krīzi, rīt klusi un mierīgi. 46 iemītnieki ir siltumā, pēduši un aprūpēti, liek puzles, raksta dzeju, veido priekšnesumus uz pašu skatuves, palīdz ikdienas darbos. Viņus ārpasaules problēmas neskar, viņi ir raduši savu mieru un patvērumu. Arī Lācis pagājušās nedēļas nogalē Rupsalu izraudzījies par savu turpmāko dzīves vietu. Man patīk darbinieki, ļoti patīk, no visiem darbiniekiem patīk vita visvairāk dzīvoto, sānīte visvairāk, saimniet patīk visvairāk, man visvairāk patīk pansionātā. Pamazām jaungada noformējums tiek nomainīts pret Valentīna dienas sirsniņu dekoriem, kas saskan arī ar Rupsalas aprūpes centra godam sagaidīto 1. gada jubileju.